Mums vajag ieteikt dāvanu Ziemassvētkos čalim. No čaļa? Es nezinu. Kurš raksta? Raksta Maiga. Maiga. Nu tad čalim čalis no čaļa. Tik uzrakstīja no meitenes. Nu tā kāda varētu būt dāvana Ziemassvētkos no meitenes čalim? Viņš uzrakstīja no meitenes. Mums vajag padomu. Viņa Viņa tieši sāk. Es domāju, ka tieši tāpēc jums uzdevu to jautājumu, lai zinātu tā kā no jūsu. Ko tu gribētu saņemt Ziemassvētkos? Es gribētu saņemt Red Hot Chili Peppers biļeti Tallinā. Nē, no savas meitenes tev jāiziet. Kāpēc ne? Nu, piemēram, iedomājies, ka... Kāpēc ne? Tev ir 20 gadus ilgas attiecības. Ar bērziņu. Andri Bērs. Ar Red Hot Chili Peppers. Kurš? Nē. Jā. Raksta, Viņam ir 15 gadi, viņš ir mūziķis and stuff. Kas ir stuf? Kas ir stuf? Viņš ir stufs. Viņš ir invalīds vai ratiņš uzdāvina viņam. Kas varētu būt 15-gadīgam cilvēkam, bērnam? Eļļu ratiņu. Nu kā invalīdi izjaukot, ieeļo viņam ratiņš, tā pagad rokas eļļā, fuck. Jā. Nebrauc priekš. Tāda pirmais saimnes, kas tev iešojas prātā uzreiz? Tāds nopietni dāvana tāds. Man liekas, ka Bruce Lee figūriņa, ne? Kombinizons Bruce Lee, tas jau vairāk. Ko Ziemassvētkos var dāvināt? Es nezinu, Džekiem jau nav svarīgs īstenībā dāvans, man liekas. Tas jau nav tā kā meitenēm tur parāda tur kaut kādu fakuci. Viņi beigā dusmīgi uzdāvina dāvanu, viņi beigā laimīgi. Džekiem jau nav, man liekas, tur ir vairāk emocionālais. Iet. Man liekas, jādāvina kaut kas tāds, kas jo Džekiem tas nav nozīmīgs. Saprotu, viņam nav jādāvina tāds, ko, ja viņš nenoliks uz skapīšu un neatcerēsies pēc gada, nebūs nozīmīgs. Ja tu aizmirsīsi čaļa vārda dienu vai dzimšanas dienu, ja tu netīšām aizmirsti, tas neko daudz neizteiks čalim, jo tas nav tik nozīmīgi, bet ja tur pavadīs, piemēram, tur vakar viņu kaut kas tāds, viņam tas vairāk dos, man liekas. Tas emocionālā ziņā. Čaļi vairāk emocionāli, bet viņi nepievērš uzmanību materiālām lietām tik daudz. Bam! Man liekas, galvenais dāvina tādu dāvanu, kad Džeks saņem to dāvanu, tad ir jādāvina tā, ka viņš atver un nevis tā bet tā šeit es labs, es tev mīlu vienkārši. Tā kā Jānis šodien 69. klubā. Saņem kamas otrs pamācīt mazo. Praktiski ir kamas otrs riekstiņš. Līga. Pastāstiet, varbūt, ko nevajag dāvināt. Zeķis, kapronu, Zeķis nevajag dāvināt. Džemperus, kaut kādas krūzes. Nē, džemperi. Ja džempers labs, tad jā. Ja pašadīts, nekad nedāvina čalim pašadīt zeķis, viņam tas neēdara. Zeķis, nē. Es uzadīju pašu. Nē, bet ja man uzdāvinātu ja man uzdāvinātu pašadīt džemperi, kur būtu, teiksim, kaut kāda hokeja, tas krekls, tā kā, bet adīts, izadīt visi tie logotipi un šitādi visādi, komandas logo. Es būtu vienkārši tik priecīgs. You are gay. Uzliet. Boy George. Es nezinu, tiešām, labi, uz ko nevar dāvināt? 3 lietas. Iziesim 3 lietas, ko nevar dāvināt. Varbūt tieši tās 3 lietas viņai ir galvā, ko viņi grib dāvināt. Tad zeķis. Pirmā zeķis. Ar zeķiem mēs domājam abstrakt to visu. Ar zeķiem mēs domājam tās lietas kā zeķis, baterijas, tur jauna pulti vai tur kaut kādu jaunu to te skiniņu telefonu vai kaut ko tādu. Šito ne. Zini, ko meitenē patīk dāvināt? Sabāzt Photoshopā 20 bildes, bučojieties. Sliktā kvalitātē, dažādās kvalitātēs, vienkārši kaut kādos tur 3 pikseli un tur uzreiz 1028 pikseli. Salikt to visu kopā un uzreiz kaut kādu ar rozā balonu burtiem. Mīlu uz visu mūžu! Ar 30 tur un vēl smaidiņu kaut kādu ielikt. Tā nevajag. Tāds nevajag. Tā nevajag, jā, tas ir galīgi garām. Vajag čalim dāvināt praktiski lietu. Čalim nav interesanti. Nāzi uz. Jā, nē, tur tā atšķirība. Ja tu meiteni uzdāvini kaut kādu tur, piemēram, simboliņu, piemēram, nākamais gads, kas ir nākamais gads? Pūķa gads vai kas? Es nezinu. Pūķa, jā. Pūķa gads. Ja tu meiteni uzdāvini pūķīt, tad nākamajā gadā tev būs pūķīt, jau stāvēs viss kārtībā, meiteni, Čalim, ja tu uzdāvis puķi, viņam nav kur likt to puķi. Ko viņam darīt? Čalim vajag tāds dāvans, kurus viņš varētu izmantot kaut kur. Jā, tieši kaut kur.
Tad zeķis abstraktā ziņā nedrīkst. Ko vēl nedrīkst? Nevajag dāvināt arī tā, teiksim, kaut ko. Kaut kādus krēmus, man liekas. Kolāžs no makaroni. Kā grāt, kā bērni taisīja bērndārs. No makaroniem, griķiem, visu kaut ko tā. Tāds arī nevajag. Lai gan... Nē. Praktiski dāvāt. Mums Nokas jāuzvada. nost. Izvāri. Ļoti praktiski. Un kas ir trešā lieta vēl, ko nevajag dāvināt? Kas ir Zini, kas ir- otrā, mēs līdz otrā Otrā lieta? Tu taču izstāstīji par bildēm. Par Nē, nu bildēm, tas viss bildes, ietilpst, jā. tas viss Arī zeķēs kap, ietilpst. tas ir ietilpst zem zeķiem, jā. Sākam otro pēdējā. Jā. Bet, Otrā lieta. Otrā lieta. Kāda ir otrā lieta? Nu, es nezinu, kāda varētu būt otrā lieta. Kaut kāds biļets uz operu vai kaut ko tādu, kas Bet tas čili pepers var. Jā, nē, nekad nedāvini čalim dāvanu, kas tev interesē, kas tev patīk. Zini, kā Jā, es saku, jā, ka jā. dāvini to, kas tev patīk. Nekad nedāvini čalim, ja tu esi meitene, dāvanu, kas tev patīk, jo viņam nekad tas nepatiks. Ar izņēmumu. Jā. Dažreiz. Nu, varbūt tur savus apakšbīgs vai kaut ko tādu. Tas varbūt viņam patiks. Bet, piemēram, biļeti uz kaut kādu teātri izrādi, tur 3 stundu ilgi, tur kaut kādu Šekspīru izrādi, tur meitenei gribās aiziet, tāpēc viņi uzdāvina tev biļetes, lai tu aiziet ar viņu. Jā, tā kā mājiens, it kā Jā. nemanāms, bet ir. Tādas geiskas lietas nevajag dāvināt. Nepateic savu čālu pa geju. Jā, vienmēr sakot. Jā, bet tad trešā lieta vēl, ja? Trešā lieta. Trešā lieta ir tāda, man liekas, ka nevajag dāvināt kaut kādu krūzi vai krēklu, vai kaut ko, kur var uzdrukāt virsū. Un uzliek, kur jūs tur sūtaties. Jā. Ir mēs, kāds prikols nesāt savu purnu uz savas bēdaru. Nē! Labi, bet jā, meiteni. Come on! Nē. Nevar. Šitās te lietas. Viņas izklausās baigi mīļi, un meitenei viņas arī ir mīļas, bet čaļiem nē. Viņam vajag kaut ko praktisku, kaut ko viņi var pielietot. Mačeti. Top 3, tad kuras dāvanas viņas varētu? Ko varētu? Jā, ko varētu, ko vajadzētu. Kurš mums to prasa pagaidi? Maiga, ja? Jā. Maiga. Maigumu uzdāvina. Maigu. Uzdāvina viņam to, kas ir pirms bērna dzimšanas. Nu, kā lai vēl izsakās, nu tā, lai nebūtu mums Lai tur nepakāp pikstuls jāņem, vai ne? Jā. Es nezinu, vienkārši uztais viņam kaut kāds vakariņas un, nezinu, uzaicina pie sevīm un ļauj viņam runāt pa sevi. Es jūtos tik grīz. Ļauj viņam runāt par sevi. Nē, bet tā ir. Vienkārši izjautā viņu, intervē viņu, dara to, kas viņam Ar mikrofonu. Nē, bet nopietni. Piemēram, tu nezini, tur uztais vakariņas un nerunā par sevi. Tā kā tu apsēdies tagad vakariņas ēst, tu uztais viņam griķus, tur uzvāra desiņu kaut kādu. Tev šodien dzimšanas diena, tāpēc pastāstīšu, kā es sestdienu Iedomājies, uzaicini pie sevis griķus ar desiņu pasnīt. Nē, nu tas ir abstrakt. Tas ir piemērs. Jā, Griķa desiņš. griķa desiņu nekad. Ols. Tur nevajag griķus ar desiņu dāvināt. Tiešām, jā. Nu, tad vienkārši nerunā par to, nerunā par sevi. Mēģinājums laiku runā, viņš pārāk daudz runā. Tu uzprast čalim, kā tev iet, labi. Uzprast mēģinājumam, kā tev iet, labi. Šodien bija veikalā, nokritu tur, salauzu to, izblies to. Un tā viņa 30 minūtes aiziet par to runāt. Vienkārši aizveries. Tā ir labākā dāvana čalim dzimšanas dienā. Ļauj viņam runāt par kaut ko viņam interesē. Nē, nopietni. Čalim par daudz runā. Nu, vot, ļauj viņam izrunāties. Viņam patīk runāt. Ļauj viņam izrunāties. Nerunā tu. Viņi var Skaidrs, ka beatboxot. viņi man atbildēs. Ak, Dievs, tas ir tik nožēlojams. Jā. Tad mēs esam iegriezušies citos jautājumos, ne? Es domāju, Nē, pagaid, tā viņi bija tikai- sapratu, kas ir jādāvina. Nu, jā, vienkārši dāvini viņam savu uzmanību un izliekas, ka tev tas Jā. interesē. Viņš droši vien runās, es gribu būt Batmans. Viņš tas stādīs, kā viņš tur lidos pa kalniem un kaut ko tādu. Dari tā, lai viņam liekas, ka tev tas interesē, ka viņš ir Batmans. Un tu pasaki, Batman? Jā, uztver viņu kā Batman. Tu mans Batman, ejam šodien. Ejam ēst griķus. Ar desiņu. Ar desiņu. Ar Robina desiņu. Mans Batman. Uzēdam griķus. Jā. Ej. Mans Batman. Šodien tu būsi mans Batman. Mans supersun. Mana kung fu panda.
Labi. Es domāju, viņi uzrakstīja, ka viņi saprata, kas ir jādāvina. Un to viņi tāpat dāvināt netaisījās. Tas ir atzīstami. Pārējiem pie nākamā jautājuma, kas mums ir no viesiem. Zini, kas tad būs? Nu? Neuzdāvinās dot. Kāpēc? Es tikai runāju par to, kas mani interesēja. Kāpēc viņš aizgāja? Es uzdāvināju džemperu savu bildi. Kāpēc? Nē! Kāpēc viņam nepatika zeķes, ko es viņam uzvedīju? Kas man bija jāizdara? Jā, mācies, ko tev veči stāsta. Iztēlos, ka viņš ir Batmans. Uztur savu veci kā Batmanu, viss būs kārtībā. Bet viņš nav Batmans. Viņš ir Batmans. Iekšā sevī. Viņš iekšā sevī. Katrs vecis ir Batmans. Viņš katru nakti pirms gulētiešanas domā, viņš domā par tevīm. Viņa tagad guļ, padomāšu par viņu. Viņš domā, kā viņš lido virs kalniem, jo viņš ir Batmans. Tas nav iespējams. Tas ir iespējams. Viņam neinteresē, kā tu staigā pa veikaliem un atvi viņam džemperi. Viņš ir Batmans. Viņš ir vecis. Jā. Viņam vajag cīsiņu un griķus un izrunāties. Jā, Batmans. Jā. Saprati? Nē, nu, es nezinu, varbūt mēs neesam labākie ieteicēji. Sīrupa skaidrotāji attiecībā. Uzrakst sīrupam. Kāpēc prasa bložam, ko dāvināt? Uz ko tu ceri? Uz ko tu vispār ceri? Es nesaprotu. Kāpēc jāprasa bložam? Tu zini, ko tu saņem. Uz ko var cerēt? Jā. Tad nākamais jautājums ir tāds vēl, klausies. Šitas ir noslēgts, man liekas, būtu tāds normāli Batman punkts. Cik ilgi mums jau iet šovs? Kā man patīk tāda dziesma? Klausies. Tik ilgi, ka jāraud.